Es taču teicu, ka sporta galds nekur nepazudīs. Mēs paņēmām nelielu pauzīti pēc pasaules čempionāta, bet nu mēs esam atpakaļ. Un mēs runāsim par Stanley Kausa finālu. Sveicināti! Jā! Kībī! Kas jūs slimi esat? Bingo! Nu, pietrūka hokejs! Go, Leafs, go! Tā labi! Jūs nopietni! Floridas Panthers atklāja Stanley Kausa finālu ar uzvaru 3-0 pār Edmontonas Oilers. Pavisam interesanta spēle. Stanley Kausa fināls, protams, kā gan citādāk. Bet parunāsim par šo spēli, kurā pārsvars noteikti piederēja Edmontonas komandai, bet tomēr uzvarēja Floridas Panthers. Jau pašā spēles sākumā labs moments Zekam Haimanam. Viņš iziet pret Bobrovski, bet vārtus viņš negūst. Un, jā, Edmontona šoreiz vārtus negūst. Vispār visas spēles gaitā kaut gan iespēju bija ļoti, ļoti daudz. Panthers jau pašā spēles sākumā, jau 4. minūtē, spēja atklāt spēles rezultātu. Lieliska kapteiņa Aleksandra Barkova piespēle. Carters Verheigi bez ripas apstrādāšanas ieraida to vārtos, nekādu variantu Edmontonai. Un rezultāts ir 1-0. Un tie jau ir uzvaras vārti. Mēs rezultātus zinām. Bet Oilers metās uzbrukumā. Viņi metās uzbrukumā arī pēc šī te vārtu zaudējuma. Un principā pēc šī te vārtu guvuma visa iniciatīva, visa spēle piederēja Edmontonas Oilers. Tikai un vienīgi ripa negāja aiz Sergeja Bobrovska. Vēl pirmajā periodā labs moments Evanderam Keinam. Konors Makdeivids iziet uz vārtiem. Nekā. Nevar pat teikt, ka visi metieni bija no perimetra. Jā, Evans Bušārs meta no zilās līnijas, tas ir skaidrs, viņš ir aizsargs, bet Leonam Draisaitlam bija labs moments vārtu priekšā vēl pirmajā periodā. Tā kā nevar teikt, ka Oilers vienkārši uzlaboja Bobrovska statistiku, ka viņi vienkārši meta no perimetra, ka viņi meta no attāluma, Bobrovskis visu redzēja. Tā nebija. Bija apdraudējums vārtu priekšā, bija metieni, kur viņš bija aizsekts, bet tāpat Sergejs Bobrovskis stāvēja, viņš bija lielisks. Viņš bija principā vienīgais iemesls, kāpēc Floridas komanda uzvarēja šo spēli. Citādāk, bez viņa diez vai būtu labas iespējas. Vēl pirmajā periodā Adamam Henrikam un Ryanam Nugentam Hopkinsam bija pa izgājienam pret Bobrovski. Vienatnē. Es saku, tas, ko Bobrovskis darīja, labi, Edmonton varbūt neizdarīja visu, ko viņi varētu izdarīt šajos momentos, bet kā tu pārspēsi vārtsargu, kas spēlē tik labi? Kā tu, kā uzbrucējs, ar pārliecību iesi kaut vai vienatnē pret viņu, ja tu redzi, ka viņš spēlē šādi? Otrais periods iesāks ar vienu no retiem, ļoti retiem Floridas Pantheru uzbrukumiem. Sams Benets ieslido zonā ar ripu, viņš to iemet zonā, ripa acits pret bortu un tieši Benetam uz nūjas, kurš to pasit uz vārtu priekšu. Evans Rodrīgas ir viens pats vārtu priekšā ar ripu un viņš nekļūdās. Ripa ir vārtos, rezultāts ir 2-0 Floridas Pantheru labā un maigi teikt, ka šis rezultāts neatbilst spēles gaitai. Jūs tikai paskatieties uz šo grafiku. Tās ir Edmontonas Oilers iespējas pret Floridas Pantheru iespējām. Tas ir kaut kas neticams. Otrā perioda vidū kāda uzbrukuma eksplozija, jo īpaši no Edmontonas Oilers līderiem mēs redzējām vairākus fantastiskus momentus, un to arī parāda šis grafiks. Bet Sergejs Bobrovskis, Sergejs Bobrovskis tomēr izvilka. Tiešām vairāk brīnišķīgi glābieni. Evans Bušārs bija uzbrukums smailē Edmontonas rindās aizsargs, bet mēs zinām, cik labs viņš ir uzbrukumā. Tas lieliskais glābiens, gandrīz vai Hašek stilā pret Ryan Nugent Hopkins, atkal Sergejs Bobrovskis. Es vienkārši nevaru beigt runāt par to, cik fantastisks viņš bija šajā spēlē. Jā, Edmontonas Oilers vairākums, kas šajās izslēgšanas spēlēs ir bijis vienkārši nāvējošs. Šajā spēlē vārtus neguva, bet mēs redzējām to, cik bīstams tas bija. Un ir jādomā, ka ja Edmontonas Oilers šādi turpinās spēlēt, varbūt ar vienu pašu Bobrovski nepietiks. Floridai noteikti ir jāuzlabo spēle vienādos sastāvos. Labi, vairākums, mazākums, tur kaut kā nāksies izvilkt. Tur vajadzēs vienkārši cerēt, ka Makdeivids un Draisaitls nenokārtos vārtu gūmu, bet vienādos sastāvos Florida noteikti var spēlēt labāk. Es saskaitīju vismaz 3 vai 4 izgājienus vienatnē pret Bobrovski. Tik pavirši aizsardzībā spēlēt nedrīkst, un mēs neesam redzējuši Floridu
tik pavirši spēlējam aizsardzībā. Un jauda uzbrukumā tik maz no tā redzēt, no šīs Floridas Panthēru komandas. Tas, ko mēs redzējām pirmajās 3 kārtās, tas nav tas, ko mēs redzējām šajā pirmajā spēlē. Floridas Panthēras var daudz labāk. Un jā, reizēm vienkārši vajag, lai vārtsargs pavelk. Un šajā gadījumā, jā, vārtsargs pavilka. Varbūt pārējās spēlēs mēs redzēsim kaut ko labāku. Un jā, varbūt es kritiski izteicos par Floridas Panthēru aizsardzību, bet tomēr spēles gaitā varbūt spēlētāji nedaudz nomierinājās, varbūt Edmontonai nedaudz sāk izsīkt spēki, tomēr liels pārlidojums un tā tālāk. Nedaudz spēle nomierinājās, un 3. periodā arī nedaudz mazāk mēs tos momentus redzējām. Mēs redzējām arī, ka Floridas Panthēra aizsardzība nedaudz labāk strādā. Viņi nedaudz efektīvāki vārtu priekšas notīrīšanā, neļaujot radīt tādus pašus augstākās klases bīstamos momentus. Un tā arī Panthēras spēle noved līdz galam. Rezultāts 3-0, vēl pašās beigās Eetu Lusterīnens guva vārtus tukšos vārtos. Un jā, tas arī viss. Pirmā spēle Floridai. Es gaidu daudz labāku spēli no Floridas Panthēru puses. Pat neskatoties uz to, ka viņi uzvarēja. Es domāju, ka viņi nav apmierināti ar to, kā viņi nospēlēja šajā mačā. Un es domāju, ka viņi atnāks un izdarīs daudz labāku darbu. Vismaz tie 18 laukuma spēlētāji izdarīs daudz labāku darbu jau nākamajā spēlē. Skaidrs, ka nevar prasīt katrā spēlē nosegt McDavid, Draisaitle un brīnišķīgo Edmontonas Oilers uzbrukumu. Šajā spēlē Sergejs Bobrovskis to izdarīja. Mēs nevaram no viņa gaidīt tieši to pašu arī nākamajā spēlē. Vēl viens jautājums, vai mēs redzēsim Uvi Balinski Floridas Panthēru sastāvā? Ja šādi Edmontona turpinās spiest uz Panthēru aizsargiem, varbūt, jo ar šādu spiedienu, ar šādu darba daudzumu, varbūt mēs arī redzēsim, ka kāds aizsargs savainojas. Protams, mēs uz to neceram, mēs vēlam katram spēlētājiem to labāko veselību, bet, ja nu gadījumā mēs zinām, ka Uvis Balinskis ir gatavs. Un vienīgais, kas ir vajadzīgs, lai nokļūtu uz Stanley kausa, lai tavs vārds mūžam būtu uz Stanley kausa, ir viena spēle Stanley kausa finālā. Ko gaidīt no Edmontonas Oilers nākamajā spēlē? Edmontonas Oilers aizvadīja ļoti kvalitatīvu spēli, ļoti labu spēli tieši uzbrukuma zonā. 2 kļūdiņas aizsardzībā noveda pie vārtu zaudējumiem. To mēs esam redzējuši no Floridas Panthēram jau kopš pagājušās sezonas, ka viņi izmanto katru iespēju, kas viņiem tiek dota. Katru iespēju. Ja tu kļūdīsies, Floridas Panthers tevi nopietni sodīs. Nopietni sodīs, un tieši to viņi arī izdarīja šoreiz. Neliela kļūdiņa aizsardzībā, Aleksandrs Barkovs atrod piespēli, ripi ir vārtos. Vēl viena kļūdiņa aizsardzībā, pārāk daudz spēlētāji aiziet uz bortu, Sems Bennett pasit ripu uz vārtu priekšu, tur ir Evans Rodrigues, ripi ir vārtos. Nav variantu. Es nezinu, ko lai saka par Bobrovski. Varbūt vairāk vajag viņam nosegt skatu. Evans Bušārs met daudz pa vārtiem, viņš met daudz no zilās līnijas, varbūt vajag vairāk doties uz vārtu priekšu, vairāk nosegt viņam skatu. Bija tādi momenti, kur jā, viņš redzēja ripu. Floridas aizsardzība arī nospieda Edmontonas uzbrucējus tālāk no viņa. Es nesaku, ka viņi negāja uz vārtiem, es jau iepriekš teicu, ka viņi gāja uz vārtiem, ka bija šie te bīstamie momenti no vārtu priekšas, bet es tomēr no Edmontonas vēlētos redzēt kaut ko vairāk. Es ticu, ka McDavidam, Draisaitlam, Nugentam, Hopkinsam, Haimanam, Evanderam Keinam, ka viņiem ir iekšā, ka viņi var tikt cauri šai sienai, šim mūrim, ko ir izveidojusi Floridas Panthēru komanda. Ja tev patīk šis video, spied like, abonē kanālu, nu un tad jau tiekamies pēc nākamās spēles. Dalieties komentāros, kuru no šīm komandām jūs vēlaties redzēt paceļam Stanley kausu.